Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi veidosim puķi, bet neparastu puķi kalendāru. Kas tev šodien būs nepieciešams? Lielais A3 formāts lapai. Šim video būs pievienots fails ar šablonu, kur tev vajadzēs izgriezt. Vēl tev būs nepieciešami krāsainie papīri. Ļoti daudz. Kā arī apli vai nu šādi stepleri. Lineāls, zīmulis un līme. Pirmais, ko mēs ar tevi izdarīsim, būs uzzīmēsim mūsu puķa ķermeni. Es paņēmu lielo skoču, likšu pašā malā vidū un pusi no tā apvilkšu. Sanāk pusaplis. Mazliet tālāk lieku un uzzīmēju otru pusīti. Šīs puses savienoju. Sanāk tāda kā galva. Tagad ņemu lielo lineālu. Un apmēram no galvas es novelku līniju šeit, atstājot arī vietiņu. Un no otras puses tāpat. Lūk, galva. Tā tev ir jāizgriež. Kad ķermenis ir izgriezts, tev būs nepieciešams krāsainie papīri, kartons cietāks vai nu fomirāns. Tas ir tāds gumijots papīrs. Tad tu varēsi uz tā salikt šādas detaļas. Kas tev ir, ko tu vari izprintēt. Šīs detaļas tev būs nepieciešams 2. Un šīs arī pārējās pa vienai. Tā tad sanāk. Man ir krāsainie, dažādi. Un arī spīdīgais fomirāns. Redz, kāds viņš ir mīkstais. Lūk, ir detaļas. Tev būs pievienots arī kalendārs. To vajadzēs arī izgriezt. Es viņu izgriezu šādi. Lūk, mūsu detaļas ir gatavas. Paskaties, varbūt tev ir skaistās actiņas pērkamās, bet es izgriezu no papīra melno un pielipināju spīdīgo. Tu vari uzzīmēt arī balto. Tās būs acis. Kas tev būs nepieciešams tālāk? Tev ir nepieciešama krāsainā lapa un jāizgriež vai nu ar stepleri. Jādabū šādi aplīši. Lielāki vai mazāki. Cik mums sanāk? Diezgan daudz. Ja sanāk arī pusītis, nebaidies no tā, jo mēs pielīmēsim virsū. Tagad ir 2024. gads, un šobrīd ir februāris, un ir klāt jaunais gads. Jā, Ķīnā ir pienācis jaunais gads, un šis gads ir puķa gads, tāpēc arī mēs veidosim puķi. Bet paklausies, kā ir radies kalendārs. Kamēr tu griez, tu vari klausīties. Jau senajā Romā noteica, ka gadā ir 365 dienas, tāpat kā mūsu šodienas kalendārā. Taču vēl ilgi pirms tam, tālā senatnē, kad cilvēki sāka audzēt labību un cept maizi, viņi pamanīja,
ka sejas laiks iestājas pēc noteikta perioda, un vienā tajā pašā laikā cilvēki sāka skaitīt, cik daudz laika paiet starp iepriekšējo un nākamo sejas reizi, un tas bija pirmais cilvēka mēģinājums skaitīt dienas. Šo šablonu mēs izveidojām no papīra, bet tev būs nepieciešams kartons. Es likšu sānus, lai varētu visu sardzēt. Tev būs nepieciešams šāds kartons. Tu vari paņemt albuma otru pusi, tā ir arī diezgan cieta, nevajadzēs pirkt atsevišķu kartonu. Tātad kartons mums ir gatavs. Un būs nepieciešama mazliet zaļā krāsa. Zaļā krāsa man ir paņemta. Nolikšu apakšā. Es uzreiz uzpilināšu šeit virsū. Ir uzpilināts. Paņemu švammīti. Es nogriezu gabaliņu, lai lielo švammi mazgāšanas netērētu, bet varētu izmantot arī tālāk. Nogriezu gabaliņu un tagad nokrāsoju galvu zaļu. Šogad ir zaļā pūķa gads, tāpēc galva mums ir zaļa, bet ķermenis būs krāsains. Tu vari izvēlēties sev tīkamas krāsas vai nu tādas krāsas, kas tev ir uz galda. Tātad zaļo krāsu ir pastrādāts viss. Pārējais ķermenis mums būs aplīmēts. Galva žūst, bet mēs turpināsim strādāt ar ķermeni. Kas būs nepieciešams? Būs nepieciešama līme, var arī līmes zīmoli vai nu šķidro līmi. Kad mēs līmēsim mūsu aplīšus, tad derēs arī šī līme. Bet, kad mēs darbosimies ar pārējām detaļām, tad labāk izmantot karsto līmi vai nu PVA līmi biezāku. Un tagad pirmais, ko mēs izdarīsim, lai netērētu daudz materiālu, mēs pieliksim kalendāru, kur mums viņš pēc tam būs plīmēts, un apvilksim to, kas ir virsū, nebaidies, pēc tam varēs izdzēst. Tā. Lūk, šī daļa mums nav jāplīmē. Jā, droši. Un tagad, kā es darīšu? Vienu pusīti es ar līmi kārtīgi nosmērēšu, lai ašāk ietu. Un tagad es ņemu aplīšus un līmēšu tos kā zvīņus, jo pūķiem ir šādas dažādas krāsiņas ņemu. Šeit man ir pat baltā. Reku pusītis pagriezīšu šo. Es nebaidos, ka viss nepielīmējas, jo tieši šis būs interesanti. Pusīte galvenais, lai pielīmētos. Lūk. Mazliet virsū mūsu aizkrāsotājiem es likšu. Kāpēc? Lai, kad es uzlīmēšu virsū kalendāru, lai šeit nebūtu tukšumi. Nosmērēju tālāk.
Tātad cilvēki ir radījuši kalendāru pavisam sen, kad sāka jau pētīt dabu, un tu redzēji pirmos kalendārus. Bet tagad, kamēr mēs ar tevi kopā līmējam, es tev izstāstīšu par to, kā radās kalendāra nosaukumi, tieši mēneša nosaukumi. Cilvēki kādreiz ticēja dažādiem dieviem, kuri atbildēja par ražīgumu, par dzīvību, par nāvi. Un tāpēc daļa no šiem mēnešiem guva nosaukumus tieši no dažādu dievu nosaukumiem. Piemēram, janvāris bija tāds dievs Janus, kuram bija 2 galvas. Viena galva atbildēja par pagātni, par to, kas bija, un otra galva par nākotni, par to, kas būs. Februāris tika nosaukts arī dieva vārdā. Februona, un tas ir nāves dievs, jo nāvi uzskatīja kā citas dzīves sākumu. Cilvēki nebēdājās, bet tieši gatavojās nāvei un gatavoja dažādas dāvanas līdzi mirušajiem. Lūk, turpinam. Nu, jau pavisam krāsains sanāk. Šeit es mazliet, lai turētos labāk, arī līmi vairāk pielieku. Tā, lai uzlīmētos skaisti. Mūsu pūķis būs krāsains. Katrai krāsai jau arī ir sava nozīme. Runājot par marta mēnesi, kādreiz senajos laikos marta mēnesis bija pirmais mēnesis, jo no sākuma cilvēki izdomāja tikai 10 mēnešus un dzīvoja pēc kalendāra ar 10 mēnešiem. Un pirmais kalendāra mēnesis bija marts, un tas tika nosaukts pēc arī dieva vārda, kuru sauca Mars, kā planēta vai konfekte, šokolāde. Viņš kādreiz atbildēja par pavasari, bet vēlāk, kad zeme un daba pārgāja citu dievu pārziņā, Marsam palika tikai kara lietas, un viņš atbildēja par karu. Redz, cik krāsains man sanāk. Ceru, ka tev arī. Aprīļa mēnesim bija savādāka nozīme. Redz, man arī ir mazie aplīši, tos var arī izmantot, bet šoreiz es neizmantošu. Aprīļa mēneša nosaukums ir radies no latīņu vārda aperire, kas nozīmē atvērties, jo aprīlī atveras pumpuri, ja? Lūk, drīz jau būs man gatavs. Maija mēnesim ir dots Maijas vārds, dievietes Maijas vārds. Viņa arī atbildēja par pavasari, par pavasara plaukumu. Jūnija mēnesis nosaukumu dabūjis no dievietes Junonas. Senajā Romā šī debesu dieviete tika īpaši godināta. Drīz jau beigas. Kas tagad? Jūlija mēnesis, un tieši jūlija mēnesi nosauca tā cilvēka vārdā, kas ir izdomājis kalendāru. Jūlija Cēzara imperatore
vārdā. Un viņš arī kļuva ļoti slavens, jo izdomāja šo jauno 12 mēnešu kalendāru, pēc kura mēs joprojām dzīvojam. Bet augusta mēnesi nosauca vēl viena imperatora vārdā, Augusta, Romas imperatora vārdā. Nu, skat, man ir viss aplīmēts, un tagad es uzlīmēšu savu kalendāru. Kārtīgi to nosmērēšu ar līmi. Nu, lūk, kalendārā esmu pielīmējusi. Tagad visas daļiņas. Parunāsim par septembri. Kamēr tu līmēji, tev izstāstīšu par pārējiem mēnešiem. Atceries, es tev stāstīju, ka pirmais mēnesis kādreiz bija marts, tāpēc septembris, kurš mums tagad ir 9. mēnesis, kādreiz bija 7. Un latīņu kalendārā to sauca par septembri. Septem, ko nozīmē 7. Oktobris, okto, nozīmē 8. Tātad 8. mēnesis. Novembri, novem, nozīmē 9. Un, protams, decembris, decem, nozīmē 10. Lūk, kā ir radies kalendārs un kalendāra nosaukumi. Tagad tu zinās un varēsi izstāstīt arī pārējiem. Bet mēs turpināsim ar mūsu puķi. Tā, turpināsim ar galvu. Šeit izgriezti mums ir dažādi šabloniņi, un vienu no tiem es pielīmēšu. Tā kā man ir tāds papīrs, ko var pielīmēt, es ņemšu nost vienu kārtiņu, tu vari strādāt ar līmi droši, un līmēšu klāt šeit. Jā. Un tagad acis. Acis vai nu izgriez no papīra, vai nu pieliec klāt tās īstās actiņas, kas pārdodās. Man ir šādas. Es paņēmu arī spīdumiņu, pieliku klāt, lai būtu interesanti. Lūk, actiņas. Un šeit man ir arī mati. Šo var līmēt. Es tagad pielikšu šādi, pēc tam vēl pielīmēšu klāt. Un tagad man ir tā saucamās austiņas, kuras es likšu klāt aizmugurē. Vienu un otru. Vienu skatās man uz augšu, otru uz leju. Šādi. Lūk, nav pielīmējies. Lūk, austiņas. Paņem melno flomasteru vai marķieri un piezīmē klāt muti. Kāds viņš tev būs? Bēdīgs, smaidīgs, domīgs. Lūk. Un kas ir atlicis? Atlicis ir pielīmēt. Pagriezīšu tulīt ekrānu. Atlicis ir pielīmēt kājas. Un astīti apakšā. Un mūsu pūķis ir gatavs. Pielīmē to, ja nelīmējas ar parasto līmi, pielīmē ar karsto. Bet skaties, lai tev būtu pieaugušais blakus, lai tu neapdedzinātos, vai nu pielīmē ar stipru PVA līmi, tā, kura ir biezāka. Pagaidi mazliet, un tad tavs pūķis būs gatavs. Mēs esam izgatavojuši kalendāru pūķi, un es tev novēlu laimīgu jauno pūķa gadu. Gadu, kurā ir šoreiz 366 dienas.
kas notiek tikai reizi 4 gados. Esi vesels un laimīgs. Līdz nākamajai reizei, brīnumdari! Ja tev patika nodarbība, nospied patīk.